Žēlsirdīgais samarietis. Sveicināti radio klausītāji! Prieks šajā dienā atkal būt ēterā pēc vasaras pārtraukuma un sveicināti jūs šajā raidījumā, ar jums kopā Egita Volīnska. Vasara ir pagājusi ar daudz brīnišķīgiem piedzīvojumiem, arī septembra mēnesis, kad mēs visi sagaidījām pāvestu Francisku Latvijā, un šajā raidījumā Caritas Latvija vēlas padalīties ar organizācijas jaunumiem, bet vispirms arī vēlos pateikties visiem, kas organizāciju ir atbalstījuši ar savu personīgo iesaistīšanos, ar ziedojumiem un lūgšanu baznīcas organizētajā žēlsirdības kalpojumā, kas ir Caritas. Un atceros arī šajā gadā Aglonā 15. augustā svētku laikā Caritas Latvija prezentācijas teltī mēs bijām kopā ar Pētlemes žēlsirdības māju, kas rūpējas par atkarībās nonākušajiem cilvēkiem, un arī ar Katoļu baznīcas cietumu kapelānu dienestu. Un tas bija tāds skaists vienotības žests, ka mēs visi kopā esam daļa no baznīcas žēlsirdības kalpojuma, un arī liecināt par to, ka visiem mums arī ir vajadzīgs līdzcilvēku atbalsts, lai šis kalpojums varētu turpināties. Un šajā vasarā arī notikušas izmaiņas organizācijas vadībā, valdes sastāvā, un man ir liels prieks, ka šodien raidījumā ar maniem kopā ir Caritas Latvijas valdes priekšsēdētāja Inese Švekle un valdes loceklis priesteris Andris Kravalis. Esiet sveicināti! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi, labdien! Tātad izmaiņas vadībā un jā, radio klausītājiem, lai tas būtu tā saistoši un interesanti, tad mēs padalīsimies, ko tad var sagaidīt no šīm izmaiņām, un sākšu pirms ar Inesi. Kāda ir jūsu personīgā motivācija atsaucoties šim aicinājumam vadīt Caritas Latviju? Jā, labdien vēlreiz! Es domāju, tas ir ļoti liels gods, kas ir uzticēts jaunajai valdei, jo bīskapu konference tātad lēma par valdes izmaiņām, un uzņēmuma reģistrā ar 14. augustu mēs jau darbojamies kā jaunā valde. Un, protams, bija diezgan ilgas sarunas ar arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču, kā viņš redz Caritas attīstību. Tikāmies arī savā starpā, pārunājām, domājām, un, protams, ka gribam redzēt Caritas Latviju līdzīgi kā jebkurā attīstītā Eiropas valstī darbojošos organizāciju Caritas. Un, kā mēs zinām, startautiski gan Caritas International, gan Caritas Eiropa darbojas ļoti plaši gan baznīcas segmentā, gan arī izejot ārpus baznīcas, attīstot daudzus pastorālos projektus, gan pie draudzēm, gan arī savu diecēžu teritorijās, gan arī darbojoties sociālo pakalpojumu un pat veselības aprūpes jomās. Un līdz ar to tas ir ļoti liels izaicinājums arī Caritas Latvija kļūt līdzīgai savām māsām citās Eiropas diecēzēs. Manuprāt, tas noteikti ir jādara, un mēs par to daudz domājam, un ir jau spērti pirmie soļi to darot. Jā, un jums, priesteri, kāda būtu jūsu iesaistīšanās, tāda personīgā vēlme? Jā, pirmkārt jau jāsaka, ka Caritas turpina pastāvēt, un drīz būs 14 gadi, un Egita un Anna, kas šeit ir darījuši to lielāko darbu un turpinās to darīt, ir un paliek savā vietā, bet es domāju, tas, kā vienkārši jauni cilvēki pieslēdzās šim projektam, tas tikai parāda baznīcas rūpes, jo Caritas šī sūtība un struktūra var palīdzēt cilvēkiem labāk veikt to žēlsirdības kalpojumu, un personīgi es arī gribu pateikt paldies garīdzniekiem, kas ir strādājuši, neturpina strādāt, un viņi kā kapelāni netiek arī atcelti,
un arī pateikties visiem tiem draudžu priesteriem, kas ir kopā ar mums, kas ir dibinājuši jau Caritas savās draudzēs, un tādā veidā arī šo darbu turpina. Es domāju, ka tas tiks aktualizēts noteikti. Mēs varbūt vairāk centīsimies arī mācīties no to, ko Caritas pasaulē dara, un mana personīgā varbūt tāda iesaiste ir tāda, ka biskups man nozīmē šajā kalpojumā, un tas, ko mēs mazliet daram gan draudzē, gan īpaši svētās ģimenes mājā, īpaši sasaucas ar Caritas darbu, un patiesībā ļoti daudz iniciatīvas varētu arī pilnā mērā tikt uzlūkotas kā Caritas žēlsirdības kustības, animētas, organizētas, iedvesmotas. Un tāpēc, kā jūs sākumā sacījāt par šo Aglonas telti, vēlamies, lai mēs vairāk saliekam kopā spēkus, lai šis žēlsirdības tīkls ir ciešāks, lai mēs arī mācamies, respektējam, atbalstam, palīdzam savstarpēji jau tās iniciatīvas, kas pastāv. Tāpēc arī šī tāda iesaiste un personīga interese, man šķiet, ka īpaši pāvests Francisks to mums atklāja, mudina, iedvesmo, iedrošina arī ar savu stāju, īpaši šodienas apstākļos parādīt, kā Kristus caur žēlsirdību nāca pie cilvēkiem, kā pārveidojas viņu dzīve, kā viņi paši iesaistījās šī žēlsirdības kustībā. Tāpēc pateicos arī biskupa uzticībai un arī priecājos, ka mēs tad, kā jauni spēki varam līdzdarboties jūsu sūtībā, kas jau 14 gadus ir veikta. Jā, radio klausītāji vēl pieminējuši, kad ir arī vēl trešais valdes pārstāvs, bet viņš šobrīd, diemžēl, nav ar mums raidījumā, un tas ir valdes loceklis Jānis Balēvičs, un droši var teikt, ka kādā no nākamajiem raidījumiem arī ar viņu iepazīsimies. Ines, tas, kad arī jums tika uzticēts, tas, manuprāt, ir arī saistīts ar jūsu pieredzi tieši šajā sociālo pakalpojumu jomā, un kādi ir plāni un kas jau šobrīd ir izdarīts? Jā, es arī domāju, ka izvēle krita tieši varbūt manas personas virzienā saistībā ar manu iepriekšējo pieredzi gan veselības aprūpes jomā, gan arī tieši sociālo pakalpojumu veidošanas jomā, jo ilgus gadus esmu darbojusies sociālo pakalpojumu jomā un vadījusi arī sociālo nozari Rīgā vairāk kā 7 gadus, un, protams, ka es varbūt samērā labi arī orientējos šajos jautājumos. Tāpat esmu bijusi arī ārvalstīs, kur tieši Caritas gan Vācijā, gan Francijā, gan arī citās valstīs ir bijis viens no lielākajiem un interesantākajiem sociālo un pastorālo projektu operatoriem. Tīpaši Vācijā, ja, dažādos ģimenes atbalsta centros un arī centros arī garīgās attīstības traucējumiem cilvēkiem un tā tālāk. Un, protams, ka liels izaicinājums ir ienākt Caritas Latvija šo sociālo pakalpojumu jomā. Un ir jau pirmie soļi, esam arī startējuši Eiropas projektā, gaidām rezultātus tieši pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, kā arī ir jau arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēti 3 pakalpojumi šai mērķa grupai, kas, manuprāt, ir ļoti liels darbs, un tur milzīgs paldies arī Egitai un Annai par iesaistīšanos, un arī Vinetai Preisai un Mārītei un daudziem citiem Caritas brīvprātīgajiem, kuri aktīvi pieslēdzās, lai mēs varētu šo darbu veikt. Tā kā pirmais virziens noteikti būs šie bērni ar invaliditāti, ar kuriem Caritas Latvija īstenībā jau ir darbojies vairākus gadus, organizējot gan dažādus pasākumus, gan nometnes bērniem ar invaliditāti, un līdz ar to šī mērķa grupa mums ir ļoti, ļoti tuva. Tā skaitā sadarbībā ar Latvijas autismu biedrību, arī bērnu ar autismu ir bijuši mūsu redzes lokā.
lūk, tā kā viens no virzieniem noteikti būs šis, un tie ir ļoti lieli plāni attīstīt šo pakalpojumu tieši Vāciešu ielā 6, blakus Katoļu ģimnāzijai, pirmajā stāvā, kur jau patreiz notiek arī remonti. Un esam uzsākuši arī sarunas ar Rīgas pašvaldību par šī pakalpojuma attīstību. Plāni mums ir lieli, ir iesniegts arī Caritas Eiropas strateģiskais plāns nākamajiem 3 gadiem. Ir bijuši arī viesi no Caritas Eiropa pārunāt ar mums šo plānu, burtiski nedēļu atpakaļ, gan no Caritas Eiropa, gan no Caritas Austrija. Bija mūsu tādi supervizori, draugi, un ļoti detalizēti arī analizējām to, ko esam paši apņēmušies nākamajiem 3 gadiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi redzēt tādu vidēju termiņu strateģisko plānu, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Un šie virzieni ir gan stiprināt draudžu Caritas, par to droši vien vairāk runās priesteris Andris, jo draudžu brīvprātīgo Caritas grupu darbs, manuprāt, ir ļoti labi attīstījies Latvijā, un viņš noteikti ir jāturpina stiprināt un attīstīt. Tāpat viens no virzieniem tātad ir šie sociāli pastorālie projekti, kur ir dažādi apakšvirzieni, kā jau minēju, sociālie pakalpojumi, sāksim ar bērniem ar invaliditāti, bet ļoti, ļoti svarīgs ir, un tas arī sasaucās īstenībā ar draudžu brīvprātīgo grupu darbu, ir Caritas brīvprātīgo akadēmijas attīstība. Un šeit es to droši vien varētu uzreiz jau minēt to, ka mūsu mērķis ir caur sadarbības līgumiem, caur tādiem draudzības sadarbības līgumiem darboties kopā ar jau esošajām organizācijām, kuras darbojas šajā virzienā, kā piemēram Svētās ģimenes māja, Bētlemes žēlsirdības māja, cietuma kapelāna dienests, un daudzas citas organizācijas, kuras ļoti labi jau darbojās, bet droši vien, kad darbojoties kopā, mēs varam daudz vairāk sasniegt. Ja, jo, manuprāt, brīvprātīgais darbs, kā Caritas žēlsirdības akadēmija, noteikti varētu būt ļoti, ļoti tāds nopietns, interesants virziens. Tur varētu turpmāk darboties gan šie brīvprātīgie, kuri jau darbojas Latvijas onkoloģijas centrā, mentori bērnu namos, tie varētu būt arī brīvprātīgie sociālos aprūpas centros, ja pansionātos, patversmēs un tā tālāk. Tātad brīvprātīgais darbs. Un trešais tāds viens no arī ļoti, ļoti, manuprāt, svarīgiem, un arī patreiz mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs atrodas Vatikānā, sinodē, ir darbs ar jauniešiem. Manuprāt, darbs ar jauniešiem ir ļoti, ļoti svarīgs, nozīmīgs, un arī Vācieša ielā 6, tepat pagrabos, kur ir brīnišķīgi jau sagatavoti, ir doma attīstīt Caritas Latviju jauniešu resursu centru, jo jau patreiz strādājot Svētās ģimenes mājā, mēs redzam, ka daudzas jauniešu grupas vēlās pulcēties, vēlās darboties dažādos projektos, bet viņiem ir vajadzīgas telpas, ir vajadzīgi administratīvie resursi. Un veidojot šādu centru, mēs noteikti palīdzētu vismaz Rīgas tuvumā esošajām draudzēm, jauniešu organizācijām, jauniešu grupām rast iespēju pulcēties, darboties un iesaistīties arī dažādos kalpošanas darbos, gan baznīcā, gan arī tādās žēlsirdības misijās. Jā, tiešām, lai kungs svētī visus šos nodomus un arī plānus, kas ir iecerēti, bet esmu kā radio klausītāji, kas klausās, var, teiksim, arī, atbalstīt kādas no šīm iniciatīvām. Jā, es domāju, ka noteikti radio klausītāji, tīpaši tie, kuri jau ir draudzēs,
var domāt par to, kā stiprināt vai veidot. Ir daudz draudzes, kur nav Karitas brīvprātīgo grupas, jo pulcējoties draudzēs, varbūt jāiet pie savu priestera, prāvesta, un jāsaka, jā, mēs arī gribam iesaistīties žēlsirdības kalpošanā savā draudzē, jo, protams, ka savā draudzē, un tas ir primārais. Mēs viens otru pazīstam, mēs zinām, mēs varam veikt aptaujas, mēs varam sadarboties ar draudzes priesteriem un zināt to, kādas tad mērķa grupas, kādas vajadzības ir draudzē, kam ir nepieciešama šī palīdzība. Tie bieži vien ir seniori, tie bieži vien ir vientuļie seniori. Bieži vien tās ir daudz bērnu ģimenes, varbūt tie ir vientuļie vecāki, varbūt tie ir bērnu nama bērni, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Ja? Tā kā iesaistīties noteikti un veidot šīs draudžu Karitas grupas. Un, protams, sekot līdzi Karitas Latvija mājaslapā esošai informācijai, sociālos tīklos esošai informācijai, jo, piemēram, jau tūlīt novembrī būs viens ļoti interesants projekts, kur, kā jau teicu, kontekstā ar mūsu lielajiem plāniem darboties ar bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, tātad organizējam apmācības seminārus brīvprātīgajiem, lai varētu iegūt zināšanas, kā sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti. Un jau 5., 12., 20. un 26. novembrī vakarā 17:30 Rīgā Klostera ielā 5 Svētās ģimenes mājas telpās notiks šie apmācību semināri. Tā kā laipni aicināti pārdomāt sevī šo kalpošanas vēlmi palīdzēt šai mērķa grupai, jo, manuprāt, tas tiešām ir ļoti skaists, ļoti svēts darbs rūpēties par kādu, kuram tas ir ļoti vajadzīgs. Un, protams, ka šie brīvprātīgie var nākotnē kļūt arī par, piemēram, vai sociālās rehabilitācijas kādiem atbalstītājiem, aprūpas mājās šai mērķa grupai bērniem ar invaliditāti, darbiniekiem, jo nākotnē jau tātad no nākamā gada plānojam arī profesionāli attīstīt šo darbu. Ja? Tā kā dažādas iespējas iesaistīties, varat iesaistīties arī tūlīt novembra sākumā Svētās ģimenes mājā notiks arī Latvijas onkoloģijas centra brīvprātīgo kustības jau 3. grupas apmācības. Notiek arī dažādas mentoru kustības apmācības, tātad šajā brīvprātīgajā darbā. Un kas vēl ļoti svarīgi, ir tīpaši varbūt tajās draudzēs, kas nav Rīgā, bet ārpus Rīgas, darbojoties Karitas Latvija šo brīvprātīgo grupās, jūs zinat savas varbūt pašvaldības, sava reģiona vajadzības arī šajā sociālajā nozarē, varbūt komunicēt ar sociālo dienestu un tā tālāk, un varat pārdomāt tās iespējas un vajadzības tieši jūsu reģionā darboties sociālajā nozarē. Mēs būtu ļoti, ļoti pateicīgi par šo informāciju. Svētī gara nabagie, tiem pieder tavas valstībā. Svētīgi bēdīgie, tie tiks iepriecināti. Svētīgi labprātīgie, tie iemanto zemi. Svētīgi izsalkušie un tie, kam slāpst pēc taisnībās. Jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums,
Pilsētā, kas kalnā stāv, nevar būt apslēptā. Jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums. Pilsētā, kas kalnā stāv, nevar būt apslēptā. Esi priecīgi un līksmi, jums salda liela debesīs, lai jūsu degtās vērcē spīd visiem, kas ir Jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums. Pilsētā, kas kalnā stāv, nevar būt apslēptā. Jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums. Pilsētā, kas kalnā stāv, nevar būt apslēptā. Jūs klausāties raidījuma Žēlsirdīgais samarietis, studijā Egita Volīnska, un šajā raidījumā ar mani kopā ir organizācijas Caritas Latvija, jaunā vadība, valdes priekšsēdētāja Inese Švekle un valdes loceklis priesteris Andris Kravalis. Šos iepriekšējos 7 gadus Caritas Latvija ir faktiski nodarbojusies galvenokārt ar šo Caritas iesakņošanos draudzēs un veidojusi draudžu Caritas tīklu. Ir mums savi veiksmes stāsti un ir arī grūtības. Priesteri Andri, kā jūsuprāt tas būtu jāturpina, vai tas būtu jāturpina un kāpēc vispār to mums vajadzētu darīt, ka baznīcām, katoļu baznīcā Latvijā vajag šīs te draudžu Caritas? Ir labi atgriezties pie Caritas vēstures un atcerēties, ka tieši draudzes ir pirmās, kas īstenībā ir veidojušas Caritas kustību un pirms kā tā tika nosaukta, pārsaukta par Caritas, tas saucās katoliskā palīdzība. Un monsignors Rodēns, kas bija šīs kustības pamatlicējs pirmsākumos, un viņš ir apglabāts Lurdā, un tur īpašā veidā ir Caritas klātbūtne un centri un svētceļniekiem, un arī savu veidu tāda biroja ēka un vadība, kas ir tur. Viņi tātad tieši šo žēlsirdības, tuvākmīlestības aicinājumu uzsāka draudzēs, jo tur cilvēkus motivē gan ticības pārliecība, gan Dieva vārds, gan evaņģēlijs, un tādā veidā tieši draudžu tīkls varbūt vispilnīgāk, vislabāk var aptvert, redzēt cilvēku vajadzības un arī līdz cilvēkiem aiziet. Un, ja izskanēs šis jautājums, ko varbūt radioklausītāji var darīt, tad tieši caur Caritas pirmkārt jau uzzināt to patieso situāciju, arī to komunicēt Caritas kustībai, un tādā veidā redzot dažādas prioritātes, mēs arī spējam atbildēt uz dažādiem izaicinājumiem. Man liekas, tieši caur draudžu tīklu Caritas nav vienkārši kaut kāds teorētisks koncepts vai vienkārši struktūra, bet tie ir kā asinsvadi, kā kapilāri, kas šo Kristus žēlsirdību aiznes konkrēti līdz cilvēkam. Un es domāju, ka tāda ir brīvprātīgo pieredze, kad mēs to darām kopīgi, informējot, atbalstot, mēs tiekam iedrošināti, un ja mums ir vēl formācija, tad varbūt tādā jaunā un labākā kvalitātē mēs to varam izdarīt. Domāju, ka arī Caritas var daudz palīdzēt tieši ņemot vērā tādu profesionālismu dažās karitatīvās jomās, to komunicējot brīvprātīgiem, un arī brīvprātīgie var reāli tad parādīt Kristus žēlsirdību un tajā vingrināties. Kristus taču asociēs sevi ar nabagiem, cietumniekiem, atstumtiem, pamestiem, un ja mūsos nav šīs vēlmes iet viņus satikt, pacelt, aprūpēt, līdzdarboties,
tad pilnā mērā Kristus evaņģēlijs neizskan. Viņš, kā pāvests Doma baznīcā sacīja, svarīgi, lai evaņģēlijs kļūst kā mūzika, kas uzrunā cilvēkus, kas aizsniedz cilvēku. Un tāpēc es domāju, gan Caritas šeit vēlas iedrošināt, atbalstīt un arī palīdzēt varbūt arvien vairāk, lai šādas grupas rodās, iepazīstināt ar citu pieredzi, iedrošināt garīdzniekus, tos jau, kas to dara, bet arī varbūt citas draudzes, kur vēl šī kustība nav iesākusies, bet noteikti ir cilvēki. Piemēram, mums ir ļoti labi pazīstams Marijas leģions ļoti daudzās draudzēs, tad īstenībā arī šis darbs, šī kalpošana ļoti sasaucās ar to, ko Caritas vēlās darīt. Tāpēc, manuprāt, jāatzīst, ka es arī pats tikai mācos un apgūst, ir pirmie mēneši, kopš esmu šī kalpošanā, bet runājot ar priesteriem, piemēram, priesteri Mārtiņu Vozņaku, viņš stāsties savu redzējumu, un tas man kā garīdzniekam ļoti svarīgi ir, un es domāju, ka mēs par to turpināsim pārdomāt priesteru konferencēs, apzināsimies arī to, ka šis Caritas ir kā tāda iespēja kristiešiem visās 4 diecēzēs būt solidāriem, līdzdarboties, atbalstīt un mācīties no tā labākā, jo kā tu sacīji, ir tie veiksmes stāsti, kas īstenībā, ir tā Dieva žēlastības avoti un zīmes, kas ir izdevušies, kur baznīca ir sapratusi, kur ir cilvēki, kas uzņēmušies atbildību, un tagad tas nes bagātīgus augļus. Un domāju, ka viens no Caritas uzdevumiem ir tiešām tādā veidā, šīs iniciatīvas labāk apzināties, arī kaut kur palīdzēt tās, centralizēt, bet nevis, lai kaut kādā veidā uzraudzītu, bet lai atbalstītu, stiprinātu, iedrošinātu, lai arī pievērstu sabiedrības uzmanību uz to labo, ko šie Caritas punkti jau veids draudzēs. Un varbūt pēdējais tāds arguments, Caritas vienmēr ir un paliek, ja tā var teikt, ļoti svarīgs baznīcas stūrakmens. To arī pāvests un iepriekšējā pāvesti nenogurstoši atgādina. Tā nav vienkārši viena iniciatīva vai kāda akcija, bet tieši caur šo Caritas misiju mēs ļaujam Dieva vārdam nest augļus, un arī sakramentu dalīšana, sakramentos saņemtais spēks īstenojās tuvāk mīlestībā. Ja nē, tad tikai mūsu ticība ir ļoti personīga, individuāla, un tā, ja tā neietver tuvāko, ja tur nav tuvāk mīlestības aspekts, tad pilnā mērā mēs vēl nedzīvojam Kristus evaņģēliju. Un tāpēc jau pieminētās aktivitātes, šīs iniciatīvas, un varbūt mēs vēlamies arī no jauna atkārtoti pateikt, kas mēs esam un kāda ir šī baznīcas sūtība, un strādājam pat labam pie bukleta, vēlamies, lai brīvprātīgi atkal sanāktu kopā, un šī ir Latvijas 100-gade, un tas arī mums prieks, 14 gadi, kopš Caritas jau ir Latvijā. Domāju, ka mēs tādā veidā varam stiprināt, attīstīt šo tā tik nozīmīgo evaņģēlija pasludināšanas veidu. Paldies, priesteri, par jūsu vārdiem, un radio klausītāji tiem, kuriem ir liela interese par to, kas notiek baznīcā un Caritas vārdā. Esat visi mīļi aicināti uz Caritas Latvija dzimšanas dienas pateicības svētkiem, kas notiks 10. novembrī, tā ir sestdiena, un 10:00 paredzēta ir svētā mise Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, un tad tālāk no 11 līdz 3 pēcpusdienā būs sadraudzība, kā arī Caritas Latvija biroja telpu iesveitīšanu. Mēs esam pārcēlušies uz jaunām telpām. Šobrīd mēs atrodamies Vecrīgā, Svētās ģimenes mājā, 3. stāvā, Klostera ielā 5. Tā kā visi mīļi esat aicināti svinēt šos svētkus kopā un kopā arī vienoties lūkšanā par tālāko darbību 10. novembrī. Paldies raidījumu viesiem un radio klausītāji. Tad šis raidījums arī turpmāk izskanēs reizi mēnesī, un uz sadzirdēšanos nākamajā raidījumā. Visu labu!
žēlsirdīgais samarietis.